Pagājušajā nedēļā Siguldā norisinājās starptautisks fórums Misija bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā. Tas pulcēja vairāk nekā 240 dalībnieku un dienas gaitā ar izglītojošiem un pieredzē balstītiem stāstiem par dažādiem ar bioreģionu izveidi saistītiem aspektiem. Fóruma dalībniekus uzrunāja pašvaldību, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji, arī ārvalstu eksperti. Ko tad nozīmē šis termins bioreģions? Tā ir tāda vienošanās starp ļoti daudzām sabiedrības grupām, ka mēs gribam dzīvot tīrā vidē, ēst tīru pārtiku, izbaudīt to vidi, kas mums ir dabiskā vide, kas mums ir dota, un rūpēties par to, ko mēs atstājam nākamajām paudzēm. Fórumu galvenais notikums bija labas gribas memoranda parakstīšana par Gaujas Nacionālo parku kā pirmo bioreģionu Latvijā. Pie galda sēdās 13 dažādu institūciju, tostarp Siguldas, Cēsu un Valmieras pašvaldību, lauksaimnieku organizāciju, izglītības un pētniecības iestāžu biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kas jau iepriekš sadarbojušies, lai izstrādātu memoranda principus un prioritāros rīcības virzienus. Tā ir bijusi attiecība veidošana starp ļoti daudz organizācijām, lai mēs viens otram sāktu uzticēties un arī saskatītu to, ka kopīgi strādājot, mēs tiešām varam izdarīt ļoti daudz. Gan dabas resursu aizsardzības jomā, gan tādas atbildīgas saimniekošanas attīstības jomā, gan turismu veicināšanas jomā, gan arī sabiedrības izglītošanā, visdažādākajās faktiski dzīves sfērās. Ļoti svarīgi saprast, ka bioreģions nav domāts šaurā nozīmē tikai un vienīgi bioloģiskā lauksaimniecība. Tā ir lauksaimniecība, tā ir uzņēmēja darbība, tā ir izglītība, tas ir turisms, tas ir mājasaimniecība, attieksme pret to, kā viņi dzīvo, kā saimnieko. Patiesībā tas ļoti lielā mērā ir saistīts ar jaunu paradumu veidošanu. Un tas, ko man noteikti gribētos uzsvērt, kas arī man pašai varbūt sākotnēji radīja bažas par aizliekšanu, ierobežošanu, memorandā nav neviena tāda vārda. Memorandā ir veicināt, atbalstīt, ja, un tas nozīmē mācīties dzīvot kopā ar jauniem paradumiem. Kā vienu no piemēriem, kas pa spēkam katrai mājsaimniecībai var minēt pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Pirmkārt jau domājot par to, kā atkritumus radīt pēc iespējas mazāk. Šķirot atkritumus, bioloģiskos atkritumus, izmantot tā, kā tos var izmantot kompostējot. Pavisam elementāra rīcība, kas patiesībā neprasa nemaz tik ļoti daudz, tikai jauni paradumi. Un pašvaldības gadījumā tas noteikti ir atkal, mēs neesam nulles punktā, mums ir jau ļoti labas iestrādes pie zaļajiem iepirkumiem bērnu ēdināšanā, turpināt šo darbu, lai vēl vairāk tiktu izmantoti tieši vietējo ražotāju produkciju. Pārtika ir aktuāla vienmēr un visiem, un mēs varam izvēlēties, kam tērēt savu naudu. Pērciet bioloģiski audzēto, vietējo, un tas būs vērtīgs ieguldījums. Tas ir mazs solis, bet ja tā dara visi, tad tiek sasniegts nozīmīgs mērķis. Globālās bioloģisko reģionu alianses izpilddirektors arī uzsver, ka bioreģionu izveide Gaujas Nacionālajā parkā ir nozīmīgs notikums ne tikai Latvijas, bet pat visas pasaules mērogā. Latvija ir ļoti labs piemērs, un esmu gandarīts, ka varēju būt klāt tik nozīmīgā notikumā. Pēdējos 10 gadus esmu ceļojis pa pasauli, apmeklējot daudzus bioloģiskos reģionus, un varu teikt, ka tas, ko darāt šeit, ir ļoti augstā līmenī. Tas ir lieliski. Ideja par to, ka Gaujas Nacionālais parks varētu kļūt par bioreģionu, pirms 5 gadiem aizsāka biedrība Greenfest. Biedrības vadītājs atceras, ka savulaik dažādās aktivitātēs nospraužot mērķi veidot bioreģionu, sprieduši, ka tas varētu notikt 2027. gadā. Tāpēc gandarījums par to, ka viss izdevies krietni vien ātrāk un nu var ķerties jau pie nākamajiem nopietnajiem darbiem. Nākamie soļi ir darba grupas, fokus grupas, kurās iesaistīsies gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji. Un šīs darba grupas būs pa temati. Būs turismu virziens, būs pārtikas veselīgas virziens, tur īsās pārtikas ķēdes, tur izglītība un tam līdzīga kultūra, tā skaitā turismu. Un tajās darba grupās mēs noteikti, kad aicināsim cilvēkus iesaistīties vietējos un arī varbūt eksperts no ārpuses, un varbūt arī starptautiskos partnerus mums tā kā palīdzēt to procesu pavadīt. Un no šīm darba grupām tad vajadzētu nākt ārā šīm tiem virzieniem un piedāvājumam, kas tad īsti katrā virzienā būtu jādara. Jā. Ar labas gribas memorandu ik viens aicināts iepazīties Siguldas, Cēsu un Valmieras novadu pašvaldību mājaslapās.
Tāpat tam joprojām var pievienoties ik viens iedzīvotājs un organizācija, kas ir gatavi līdzdarboties tā īstenošanai.